Sveiciens Latvijas futbola draugiem. Turpinām Sinoptipa futbola virslīgas turnīru otrā kārta, un šodien atrodamies Kauguru vidusskolas laukumā, kur tātad mainiec Riga FC pret futbola klubu Jelgavs. Bet, pagaidām, Spartaks ir līderi. Tagad skatāmies moments. Turkovs, viens no papildinājumiem, kļūst par pamatsastāvu uzbrucēju. Kirilo kreisā kāja, par kur sanāca runāt arī Olēne, un šeit pirmais sitiens Jelgavs izpildījumā. No vienas puses tāds vienkāršs spēlētājs, bet no otras puses tas dot efektivitāti. Un futbolā ir jābūt mērķtiecībai, un Freimanim tāda vienmēr bijusi. Šeit būs standarts Jelgavai, ir iespēja centrēt soda laukumā vērtīgu pārkāpumu izprovocē Jelgavnieks. Ar malām nebija vērojams. Tagad paspēs varbūt apsteigt. Tur ar ir pārkāpums, ļoti bīstama standarta situācija būs. Jelgavai mazs plusiņš, ka ir gari spēlētājs sieniņā, ļoti gari, bet tomēr pārceļ bumbu. Un bija ļoti tuvu vārtu gūmam. Roberts Savaļnieks ķeras pie sejas, ļoti labs sitiens un būs tur. Vai tik Ikstens arī neaizsniedz, jo bumbu ļoti labi lidoja. Tiesa gan būtu visticamāk garām arī tāpat. Tagad skatāmies atkārtojumā, ļoti labi būs redzama šī situācija. Sieniņa pārceļ un nedaudz pārcentās Kamara savā laukuma pusē. Kirilo var atklāt šeit rezultātu. Siličs ar kreiso kāju sit no labas pozīcijas. Šeit redzam Kamaras kļūdiņu, šīta piespēlīte. Prasies drošāk, spēcīgāk tur nospēlēt kaut vai. Un noteikti negar savu soda laukumu, tas ir jādara. Un Siličam ir labs tālstiens. Pirmajā kārta atkal varbūt nepieminēsim 100 reizi to stūru sitienu, varbūt restartēt nedaudz savu karjeru un sevi pierādīt. Jāsaka, abām komandām arī šobrīd visaktīvāk. Paskatāmies šo momentu. Turkovs, jāgūst vārdu Turkovam šādā situācijā. Šī bija mača labākā iespēja, ļoti laba piespēle. Šeit, manuprāt, bija Siliča piespēle, lieliska piespēle, bet varbūt par ilgu un par daudz uz malu aizgāja. Siličs, tieši tā, tehniski iedeva piespēli. Šeit jau prasījās sitiens, pēc tam jau satuvina. Tā bija bīstams moments, tagad gan otrajā puslaikā daudz pa labo malu tieši spēlē Riga. Ar Timofejevu sadarbojas Timofejos, Savaļnieks. Bīstami un Kaspars Ikstens glāb šoreiz Jelgavas komandu. Tagad redzēsim atkārtojumā, varēja vēl precīzāk Saito uzsist, tad būtu noteikti vārti. Skaidrs, ka nebija viegls sitiens disbalansā, lēcienā, puspagriezienā ar sāniem pret vārtiem. Japāņu uzbrukušā stila pussargs, un tagad tālsitiens, ļoti bīstams tālsitiens. Redzam arī pateicīgi bumbu lēkāja, lai izdarītu spēcīgu sitienu un būtu trāpījis tojās tur Ikstens. Visticamāk nebūtu paspējis. Timofejos pats cīnīsies. Timofejos atņem bumbu sedzējumu. Turpinās uzbrukums. Daudz brīvas vietas Savaļniekam. Savaļnieks to varētu izmantot. Nedaudz neveiksmīgi apstrādā bumbu. Tomēr laba piespēle. Ļoti laba piespēle. Timofejos gar vārtiem un 1-0 78. minūtē. Josuke Saito gūs šos vārtus. Kā Savaļnieks piespēlē starp kājām. Kaubaram viltīgi. Timofejos arī neapjūk. Norientējas situācijā. Teicam piespēle un Josuke Saito apsteidz Abdulai Dielo un Riga FC izvirzās vadībā. Tur nav glābējs arī Kaspars Ikstens. No vīrs rokām uzsit Josuke, nepaspēja norēģēt Ikstens. Kņaļzovum aizrāda. Skatāmies. Labs centrējums un bumba ir mazliet garām. Vārds turim. Riga pret uzbrukums. Savaļnieks iet ar bumbu uz priekšu, piespēlēs nomāna, pats sitīs, skaists sitiens un Kaspars Ikstens lieliski glāb savu komandu. Tagad mēs to labi varēsim redzēt. Šeit atvēsē kāju, redzējāt pavisam nedaudz, bet ar to pietika, lai tiktu pats vēl labākā situācijā sitiens un lieliska Ikstena darbība glāb viņš no reāla vārtu zaudējuma. Paliek 28 sekundes, dāmas un kungi, Jelgavā ir iespēja izgājiens 1-1. Daniels Turkovs sitiens, vārti 1-1, izrauj tomēr 1 punktu futbola klubs Jelgava. Muļķīgi Riga izlaiž šo uzvaru atkal Kirilam Kurbatovam neizšķirts, tomēr šī neizšķirtu sērga turpinās. Labo viņš savu kļūdu pirmā puslaika, bet otrā puslaika sākumā pieļauto. Lieliska piespēle, liela atstarpe starp Timofejevu un vienu no centra aizsargiem. Kāds arī aizskavējās, tur pilnīgs tukšums Rīgai aizsardzībā un Daniels Turkovs. Un šī spēle ar to arī beidzās. Jelgava izglābis, iegūst 1 punktu, Rīgai vēl 1 punkts. Kirils Kurbatov stils. Viņa sindroms, es pateikt.